Šajā prezentācijā turpinām aplūkot informācijas apmaiņas starp grāmatvedību un klientu, un konkrētāk parunāsim par to, kādā veidā klienta vadītājs apstiprina grāmatvedībā iesniedzamo informāciju par jaunu darbinieku. Šajā gadījumā vadītājs ir saņēmis uz savu e-mail uzdevumu par to, kā viņam ir jāapstiprina grāmatvedībā iesniedzama informācija par jaunu darbinieku. Tā vadītājs logojās iekšā MPLS komunikātoru sistēmā. Un pirmais, ar ko var sākt jebkurā gadījumā, ir iet uz sadaļu Assign to me, jeb uzdevumu man. Tātad viņš atrodas gan šeit, gan šeit. Un te mums ir vairāk uzdevumi. Viens no šiem uzdevumiem, kam mēs pievēršam uzmanību šobrīd, ir par to, ka ir jāapstiprina, jāiesniedz grāmatvedībai informācija par jaunu darbinieku. Jebkurā gadījumā šis ir uzdevuma formulējums, un vienmēr mums šeit uzdevuma aprakstā, jeb assignment description, būs arī tas, kādā veidā mēs šo te uzdevumu varam izpildīt. Atverot tālruni, mēs redzam, ka runa ir par kartiņu Edgars Bērziņš. Mēs varam jebkurā brīdī viņu atvērt vaļā, apskatīties un varam šo te kartiņu tātad apstiprināt. Visvienkāršāk viņa ir apstiprināta un iesniegt grāmatvedībai, aizejot uz uzdevumu un spiežot Mark Complete. Lai noraidītu vai atgrieztu korēģēšanai pievienoto informāciju, izmainiet parametru vadības lēmumus pie dokumentu parametriem. Tad šajā gadījumā mēs esam uzbraukuši virsū uzdevumam. Mums ir jānospiež vienreiz virs paša dokumenta, jo uzdevums un dokuments tie ir divi dažādi objekti. Tad, jebkurā vietā šeit parametru zonā mēs veicam dubultklikšķi, atrodam vadības lēmumu un defaultā viņš ir apstiprina iesniegšanai grāmatvedībai un nododam iesniedzējiem koriģēšanai. Iesniedzēja vārds uzvārds šeit netiek minēts. Tas būs tas cilvēks, kurš sistēmā šo dokumentu pievieno. Un lasam šeit paskaidrojumā, lai noraidītu vai atgriezt koriģēšanai pievienoto informāciju, izmainiet parametru vadības lēmumus un pēc tam atzīmēt šo uzdevumu kā izpildīt. Tad, kurā gadījumā, izmainot pēc parametru izmainīšanas, mums ir šis uzdevums jāspiež kā izpildīt. Šeit mēs komentārus parasti neliekam, jo tas komentārs aizies tikai kopā ar uzdevumu. Viņš nebūs pievienots pašam dokumentam, tad mums ērtāk ir pievienot komentāru pašam dokumentam. Vēlreiz atgriežamies dokumentu parametros un komentārā rakstam lūgums precizēt algas apmēru. Šķiet norādītā algas likme ir bruto, nevis neto. Lūk, un tagad mēs spiežam uzdevumu kā izpildīt. Un ja mēs aiziesim atpakaļ uz sākumu un ieiesim dokumentos apstrādes procesā, tad mēs redzēsim, kā zem jauna darbinieka ir šis te pats dokuments, bet viņš atrodas stādijā vadītājs atgriez dokumentu iesniedzējumu koriģēšanai. Šo te dokumentu ir saistīts uzdevums. Precīzāk ir saistīti 3 uzdevumi, no kuriem 2 ir izpildīti. Un sekošais uzdevums, viņš ir uzdots, tātad assign to darbinieks, tātad tas pats, kas šo te rēķinu bija iesniedzis sistēmā. Ātri iziesim ārā no sistēmas un demonstrācijas nolūkiem ieiesim iekšā ar darbinieka lietotāju vārdu un parolīti. Ejam pie uzdevumiem. Pieņemsim, ka šeit mēs kaut ko precizējam, daram, atzīmējam, kā izpildīt. Un šobrīd atgriežoties jau atpakaļ komunikātoru sistēmā ar vadītāju, teiksim, loginu un pieejas kodu. Mēs redzam, ka šī informācija atkal ir atgriezusies pie mums. Šeit mēs varam nospiest uz labo taustiņu uz uzdevumu un apstīties, piemēram, te mēs redzam, ka sākuma darbinieks viņu pievienojas, pēc tam viņš viņu ir izmainījis. Tātad šeit ir visas versijas, 1, 2, 3, 4 un pēdējā versija ir 11. Mēs jebkuru no šīm te versijām varam apskatīties. Piemēram, versija 8, mēs redzam gan parametrus, gan mēs varam atvērt katru atsevišķu. Un pēdējā versija attiecīgi ir šeit augšā. Lūk, mūsu viss apmierina. Parametrs ir vadības lēmums defaultā ir atkal ievadīts apstiprina iesniegšanai grāmatvedībā. Un vienkārši spiežam Complete un grāmatvedībā dokuments ir iesniegts.